Es noteikti sev nekad nedarītu kaut ko tādu, kas nav atbilstoši manam ādas tipam, lai nu cik jaudīgi izreklamēta šī procedūra būtu. Atcerieties, estētiskā medicīna tomēr ir un paliek medicīnas nozare, kur mēs vadamies pēc indikācijām. Tikai sākotnēji izvērtējot jūsu ādas morfotipu, izotipu pēc muskuļu stingrības pakāpes, pēc jūsu novecošanās pakāpes un gravitācijas dozes pakāpes. Mēs varam izlemt tikai jums piemērotu individualizētu terapijas schēmu. Mēs nevaram vadīties pēc kādas ļoti populāras procedūras, ja viņa neveic mums nepieciešamo mērķi un mēs nesasniedzam to. Tādējādi tai terapijai efektivitātes nekad nebūs. Tādēļ sākotnēji droši dodieties uz konsultāciju pie pieredzējušu speciālistu un tikai tad kopā ar viņu izvēlieties savu piemērotāko ceļu terapijai.